Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, 5 iemesli, kāpēc jāatceļ Stambulas konvencijas ratifikācija. Pirmais, tāpēc, ka Stambulas konvencija ir Trojas zirgs. Dokuments, kas ārēji tiek pasniegts kā sieviešu tiesību aizsardzības instruments, bet patiesībā satur ideoloģisku kodu, kas neatbilst mūsu sabiedrības vērtībām, jo konvencijas 3. pantā ir iekļauts jēdziens sociālais dzimums, kas tiks lietots kā pamats dzimumu dekonstrukcijai pretrunā ar bioloģisko realitāti un tradicionālajām vērtībām. Tātad, starp daudzām labām lietām ir paslēpts galvenais mērķis – sociālā dzimte. Tāpat kā karā tiek raidīti simtiem dronu, lai novērstu uzmanību, bet galvenais trieciens nāk no pāris raķetēm, tāpat konvencija slēpj sevi ideoloģiju, kas grauj tautas pamatus. Konvencijā dzimums vairs nav bioloģiska realitāte, bet tiek definēts kā sociāli konstruēta loma. Tas ir ideoloģisks instruments, kas tiek izmantots, lai ietekmētu izglītību, bērnu audzināšanu un sabiedrības struktūru. Lūk citāts no viskvēlākajiem konvencijas virzītājiem sabiedriskajā medijā. Kad progresīvie gāja uz vēlēšanām, bērnu dzimumu maiņas regulējuma atvieglošana bija mūsu programmā. Vēlamies piedāvāt regulējumu, kas ļautu vieglāk mainīt dzimumu, balstoties uz psihiatra atzinumu. Tas ir svarīgi arī pusaudžiem un bērniem, jo viņi nevar mainīt dzimumu bioloģiski, bet jau šobrīd ir vajadzība saukties citādāk. Šis citāts atklāja patieso konvencijas virzītāju mērķi. Vai mums jājūg prātā tikai tāpēc, ka Eiropa jūg prātā? Kad bija sākuma skolā, skolotāji man reiz teica, ka biju izdarījis ko nepareizu un attaisnojies, ka citi arī tā dara. Ja viss skriet ar galvu sienā, vai tu arī skrietu? Šodien es uzdodu jums to pašu jautājumu. Otrais. Vardarbību rada paši konvencijas ieviesēji. Koalīcija ar savu politiku paši veicina vardarbību. Tiek slēgtas skolas, aizliegta tālmācība tiem, kas cieš no vardarbības, un tiem, kas pastrādā vardarbību. Sociālās korekcijas iestādes ir aizvērtas. Trūkst atbalsta personāla. Sievietes tiek gatavotas iesaukšanai kara dienestā. Tiek veicināta migrācija, kas citviet Eiropā jau ir radījusi noziedzības pieaugumu. Armijai jāpatrulē uz ielām. Jūs radat haosu un spēlējat glābēju lomu, aizsadzoties aiz kara draudiem. Trešais. Konvencija neko nav uzlabojusi. Pirmais Grevijo ziņojums skaidri parāda, nekas no tajā minētā nav īstenots tikai pateicoties konvencijai. 2024. gadā valsts kancelējas programmas ietvaros tika ziņots, ka 40% skolēnu pēdējo 3 mēnešu laikā ir saskārušies ar vardarbību. Ceturtais. Tā ir augsne naudas izšķērdēšanai. Grevijo ziņojumā norādīts, ka Latvija ik gadus plāno tērēt 1,5 miljonus eiro Stambulas konvencijas īstenošanai. Taču sieviešu aizsardzība ir valsts pienākums neatkarīgi no konvencijas. 5. Konvencija uzslāņo birokrātisku slogu uz jau esošiem likumiem. Latvijā jau ir likumi, kas aizsargā pret vardarbību, taču resursu trūkst pat šo likumu izpildēji. Konvencija neko nerisina, tā tikai sarežģīja sistēmu. Tāpēc no Stambulas konvencijas ir jāizstājas. Mums ir jāatgriežas pie nacionālās politikas, kas balstītas satversmē, sabiedrības pamatvērtībā, patiesā atbildībā pret cilvēkiem.